Izglītības uzņēmumu Lielvārds inženierzinību satura izstrādes komandā esam izveidojuši tematisko plānu, ko skolotājiem izmantot jau šogad, pasniedzot inženierzinību mācību priekšmetā. Šajā video uzzināsiet, kā tematiskais plāns ir veidots, kādu informāciju tematiskajā plānā var atrast, kā lietot tematisko plānu un kur tematiskais plāns ir atrodams. Tematiskais plāns ir veidots vadoties pēc tehnoloģiju jomas standartā noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem un inženierzinību mācību priekšmeta Skola 2030 programmas parauga. Līdzīgi kā programmas paraugā, arī mūsu piedāvātajā tematiskajā plānā mācību gadā skolēniem ir plānots apgūt 4 lielos tematus. Kā izveidot drošu un stabilu konstrukciju, kā izmanto gāzes un šķidrumus ierīcēs, kā iegūst uzkrāju un pārvērš enerģiju, kā pārnes iedarbību un vada ierīces. Katra temata apguvēja tiek paredzēts programmas paraugā ieteiktais mācību stundu daudzums, kas arī ir norādīts tematiskajā plānā. Tematiskajā plānā lielie temati ir sadalīti stundās, kur katrai no stundām norādīti stundā sasniedzamie rezultāti. Būtiska inženierzinību mācību priekšmeta daļa ir dizaina domāšanas pieeja, ar kuru skolēns secīgi veicot 6 dizaina domāšanas soļus nonāk pie gala rezultāta, procesa noslēgumā reflektējot par to. Lai arī Skola 2030 programmas paraugs piedāvā izcelt atsevišķus dizaina domāšanas soļus katrā no tematiem, mēs rosinām katrā lielajā tematā skolēniem dot iespēju piedzīvot visu dizaina procesu, lai skolēni labāk izprastu katra soļa nozīmi kopējā produkta radīšanas laikā. Tematiskajā plānā ir norādīts, kurus dizaina domāšanas soļus katrā no stundām skolēni veic. Lielie mācību temati ir plānoti tā, ka ikviena temata noslēgumā skolēns ir izstrādājis kādu inženiertehnisku risinājumu. Tomēr arī temata apgūves laikā skolēns veic dažādus mazākus praktiskos darbus, kur rezultātā iegūtie secinājumi palīdz kvalitatīvāk un jēgpilnāk izstrādāt noslēguma darbus. Tematiskajā plānā katrā no stundām ir norādīti izmantojamie resursi, saiti uz platformas Soma viedgrāmatu un mācību grāmatas lapspuses, kas skolēnam palīdzēs apgūt tematā apskatīto teoriju. Tematiskais plāns ir veidots tā, lai to var piedāvāt arī skolēniem, izdrukājot vai nosūtot skolvedības sistēmā. Skolēni var gan sekot līdz tematu secībai, gan atzīmēt sasniegtos rezultātus, gan atrast norādes, kur mācību saturs apgūstams, ja temats nav saprotams vai arī ir kavēts mācību stundas. Tādējādi tematiskais plāns skolēniem ne tikai ļaus pārzināt apgūstamo mācību saturu, bet arī palīdzēs lielākā mērā uzņemties atbildību par savu mācīšanos. Būtiski uzsvērt to, ka tematiskais plāns ir tikai viens no variantiem, kā piedāvājam īstenot mācību procesu. Ikvienu tematiskā plāna lielo tematu vai arī katru mācību stundu skolotājs var mainīt un pielāgot pēc savām un savu skolēnu vajadzībām. Lietojot tematisko plānu, svarīgi ir vispirms to izpētīt, lai saprastu, cik lielā mērā katru no piedāvātajām aktivitātēm spēsiet ar saviem skolēniem īstenot un cik lielā mērā veiksiet izmaiņas tajā. Papildu idejas gan noslēguma darbiem, gan arī mazajiem mācību procesa laikā veicamajiem praktiskajiem darbiem iespējams atrast Skola 2030 programmas paraugā. Tematisko plānu atradīsiet platformā Soma inženierzinību viedgrāmatā. Šeit to varēsiet atvērt kā PDF failu un, ja vēlēsieties, saglabāt datorā vai izdrukāt. Ja jums ir ieteikumi tematiskā plāna pilnveidei, priecāsimies, ja tos atsūtīsiet uz e-pasta adresi inženierzinības@lielvards.lv.